Un par to, kā to pielieto savā darbā un kur to vērtību redz, es aicināšu dalīties jauno talantīgo kineziologu Ingu Zolbergu. Lūdzu! Sveiki visiem, mani sauc Ingu Zolbergs. Esmu fitnesa treneris, nodarbos ar biomedisko kinezioloģiju. Biomediskā kinezioloģija ir daudz līmeņu funkcionāla sistēma, kur katrā līmenī ir sava nozīme. Kā viņi strādā, pastāstīšu uz piemēram. Piemēram, atnāk cilvēks, sāp gūžas locītava, es pieliekot magnētu, roka maina tonusu, ķermenī, tā kā miotoniskais tonus, es spēks samazinās, un es pa plaukstas virsmu uzsitot, piemēram, 2 reizes roka nemaina tonusu, paliek joprojām vai uzsitu 5 reizes, nekas nemainās, uzsitu 8 reizes, samainiet tonusu. Katrā līmenī ir savs tā kā, pirmā līmeņa struktūra, piemēram, trigera punkti, muskuļi, disbalans, skriemeļi, galvas kauss, diafragmas un orgānu sežu sistēma. 8. līmenis uz augšu iet bioķīmija, limfātiskā sistēma. Tieši tas, kāpēc ienāca vispār šajās korola klapā, ir tas 8. līmenis, kas citreiz pietrūkst man līdzekļu, lai varētu atrisināt visādus iekaisumus. Bioķīmija ir visādi iekaisumi, kas ir ķermeņa organos. Tālāk. Es skatos ne tikai tas, kurš orgāns cieš, es skatos visas kompensācijas, kas izveidošās līdz tām 8. līmenim, sakārtojot jau vienā vizītes laikā, lielākoties sanāk, visus disbalans starp muskuļiem, skriemeļus, ja tur parāda diafragmas saliek, un skatos, kāds ir sārumaiņas vai skāba vieta ķermenī, pēc tam skatos, kurā vietā viņi atrodas, kāds ir iekaisums vai kronisks vai akūts, un tad es skatos, vai to izraisa vīrusi, baktērijas, postvīrusi. Un varbūt arī vieni tur vīrusi, varbūt arī parazīti klāt, kā vairāki. Tad es lieku klāt nutrientus, dabas līdzekļus un skatos, kas tā kā varētu to visu izvadīt ārā. Atrodot to, es skatos, kā pārējā sistēma strādās ķermenī, vai limfātiskā sistēma tiks ar to galā, vai kāds nav tā, kas vienu orgānu ārstēja, otrs orgāns atkal cietīs. Es skatos to limfātisko sistēmu, varbūt tās vajadzīgi kādi palīga līdzekļi, tā kā vitamīni, un atrodot, skatos precīzāk tā, caur orgānu specifisko muskuli. Sanāk tā, katram orgānam ir savs specifisks muskulis, ar kuru pārbaudīt, kā orgāns strādā. Pārbaudot, ka viss ir kārtībā, tad es norīkoju to, kā saka, cik reizes jāatcer, piemēram, tie paši nutrienti dienā, cik dienas un konkrētiem cilvēkam, kas vispār ir nepieciešams. Jo citreiz ir tā, ka viņš var dzert visu pēc kārtas, bet, tas būs bezjēdzīgi. Un tāpat kā arī bija zūtiņa tur uzzīmēta, tāpat arī mūsu šūnas, ja viņas ir, ja ūdens būs netīrs zūtiņa, es domāju, ka viņai barība metot iekšā, viņas tāpat arī, viņa neredzēs, kur tā barība, tāpat arī ar vitamīniem. Un dzelzi, pastāstīšu par klientu, piemēram, atnāk cilvēks, viņš saka, mans ārsts liek dzert dzelzi, bet dzelzi neuzsūcās. Analīzes rāda, ka dzelzi ir lejā, iekaisuma nav, bet es liekot neiromediātors ķermeņu, man rāda, ka ir iekaisuma. Es saku, to dzelzi nemaz nav jādzert, to vajag vienkārši iztīrīt ķermeni, lai ķermenis varētu vispār uzsūkt to dzelzi. Pēc 3 nedēļām es zvanu klientam, prasu, kā ir. Viņš saka, dzelzi nemaz nedzerot, dzelzis pacēlās normāli. Jo ķermenis sāk pats visu ražot nepieciešamo. Vienkārši tā vide sāk tīrīties un ķermenis sāk, pats optimāli strādāt. Tā, tas tā kā paliela īsumā arī būtu viss. Bērniem arī tas pats. Bērni tagad nesen tā kā, sāk arvien biežāk nākt arī bērni, precīzāk ģimene. Tas ļoti atkarīgs no tā, kā mēs ēdam ikdienā. Ja mēs ēdam tur pizzas, kolas, tīpaši, kas rēģē ļoti negatīvi uz ķermeni, ir glutēna produkcija. Un ar viņu principā ir visgrūtāk arī cīnīties, jo mums apkārt visur ir lipīdi un viņi,
bieži vien parāda, ka tievajā zarnā viņa netiek galā. Un tagad arī nāk principā jau 10-gadnieki, jau bērni, saka, sāp kurns, sāp celis, un sāku skatīties rādījies, un liekas mazam bērnam, es agrāk sevi necos, ka 10 gados man vispār kaut sāpētu. Tagad ar vien biežāk un biežāk, un pēc tam mamma saka, man ir tāda patie problēma, ka tur jau visai ģimenei tāda problēma ir, un ar vien biežāk tāda parādās. Jā, sākumā būtu jātīrās, lai tas ūdens ciltiņiem būtu tīrs, lai viņi redzētu, ko viņi arī pieber, un lai viņi varētu uzņemt visus nepieciešamos vitamīnus. Jā, paldies. Paldies.